Esiet sveicināti jaunākajā BūtLV video apskatā. Šodien jums parādīsim Gigabyte G-Smart Sierra S1 viedtālruni. Tātad ierīces priekšpusē novietots 5 colu displejs, zem tā 3 skārienjutīgi vadības taustiņi. Virs displeja varam atrast priekšpusē novietoto kameru. Ierīces aizmugurē novietota 13 megapikseļu kamera, kā arī LED zipspuldze. Ar šī viedtālruņa kameru uzņemtos attēlus pievienosim apskatam. Ierīces augšpusē atrodas micro USB, kā arī mikrofona austiņu pieslēgu vietas. Kreisajā sānā taustiņš kameras palaišanai, savukārt labajā sānā displeja bloķēšanas ierīces izslēgšanas ieslēgšanas taustiņš, kā arī skaļuma regulācijas taustiņš. Šim viedtālrunim ir noņemams aizmugurējais vāciņš. Zem tā varam atrast akumulātoru, atmiņas kartes pieslēgu vietu, kā arī 2 simkaršu pieslēgu vietas, jo šī ierīce atbalsta 2 simkartes. Kā jau minēju, Gigabyte šo viedtālruni ir aprīkojuši ar 5 colu displeju. Tiesa, tam nav citu ražotāju flagmaņiem ierastā Full HD izšķirtspēja, bet šai ierīcei ir 1280 x 720 pikseli izšķirtspēja. Displejs ir veidots IPS tehnoloģijā. Par ierīces ātrdarbību parūpējas 1,5 GHz 4 kodola MTK procesors apvienojumā ar 1 GB operatīvo atmiņu. Iebūvētās atmiņas apjoms ir 4 GB, tā paplašinām ar microSD atmiņas kartēm ietilpībā līdz 32 GB. Ierīce atbalsta 2 SIM kartes dual standby režīmā, un tai ir 2000 mAh akumulators. Visas šīs komponentes darbina Android 4.2 jeb Jelly Bean operētāju sistēmu. Gan cenas, gan veiktspējas ziņā šī ir vidējās klases ierīce. Lūk, varam aplūkot tās ātrdarbības testa rezultātus. Uzrādītais rādītājs atrodas nedaudz zem Google Nexus 4 viedtālruņa un nedaudz virs HTC One X. Ikdienas darbībā, diemžēl, brīžiem nākas saskarties ar dažādām nelielām aizturēm ierīces lietotāja interfeisā, bet par šo cenu tas nav nekas traģisks. Lai arī ierīces korpus ir veidots pilnībā no plasmas, jā, arī šī josla, kas varbūt video izskatās pēc metāla, ir plasmas. Tas šķiet labi nostrādāts, izturīgs, nekas nečīkst un arī diezgan ērti ieguļ rokā. Tiesa, jāpiemina, ka šis viedtālrunis salīdzinot ar citiem ir diezgan biezs. Šī viedtālruņa lielākais mīnus ir jau minētais 2000 mAh akumulators. Ar vienu uzlādes reizi, vidēji līdz aktīvi lietojot šo ierīci, ir garantēts, ka mums to nāksies uzlādēt katru vakaru. Diemžēl 2000 mAh priekš šādas ierīces varētu daudziem šķist nedaudz par mazu. Tajā pašā laikā varam uzteikt ierīces displeju. Lai arī tam nav Full HD izšķirtspēja, kā esam ieraduši redzēt jaunākajos viedtālruņos, tomēr tas nodrošina pat ļoti labas un patīkamas kvalitātes attēlu. Gigabyte G-Smart Sierra S1 viedtālrunis Latvijas internetu veikalos ir pieejams sākot no 170 latiem. Mūsuprāt, tā ir diezgan adekvāta cena, jo pat ierīces lielāko mīnusu, akumulātoru, kura ietilpība ir tikai 2000 mAh, jūs varat diezgan viegli atrisināt, iegādājoties papildus akumulātoru, jo, kā jau redzējām, ierīces akumulators ir nomaināms pašu spēkiem.